šajā burvīgajā dienā ir sācies pavasaris, kādu laiku nav blogots, un šodien mēs blogosim par tēmu Z, teiksim tā, noslēdzošā nodarbība mums būs. Un šodien mēs runāsim tieši par prognozēm, kas ir galvenais astroloģijas uzdevums, tātad prognozēt nākotnes notikumu attīstības gaitu, skatīsimies, kā to izdarīt efektīvi, vienkārši un ātri, un attiecīgi pavadīsim kopā kādu pusstundiņu. Šis materiāls būs īpaši piemērots jums, studenti, kuri šogad kārto gala eksāmenus, jo mēs noteikti mūsu skolā vismaz skatīsimies, kā jūs mākat strādāt ar saviem darba instrumentiem. Tāpēc, kā saka, dodamies ceļojumā un tiekamies zetā. Nu ko, ķeramies klāt pie prognostikas. Tātad prognozēšanā mēs varam izmantot astroloģijā daudz dažādas metodes, sākot ar tranzītiem, beidzot ar progresijām, direkcijām, profekcijām un vēl daudz dažādām lietām, solāriem, visu, ko jūs varat iedomāties, ko jūs esat visus gadus mācījušies, daudz lasījuši grāmatās. Lūk, un strādājot ar Zetu, visātāk to darīt nosacīti grafiskā režīmā, jo jūsu kā astrologa galvenais uzdevums ir spēt pateikt prognozi ilgtermiņā. Ilgtermiņš ir mēneši, ilgtermiņš ir gads, ilgtermiņš ir gadi. Bet tā praksē strādājot, vislabāk prognozes ir veidot līdz 2 gadu robežās, jo vienkārši mēs taisam prognozes garākam laika periodam. Cilvēki lielāko daļu aizmirst, mainās dzīves situācijas, mainās sociālais fons, vēl daudz lietas, līdz to tā prognozes var kaut kādā veidā zaudēt aktualitāti, tā to varētu teikt. Un tātad, kā mēs to varam darīt Zetā? Protams, vispirms jūs izveidojat savējo karti, kā jūs redzat uz ekrāna, man ir testa studenta karta, 12. janvārs 2000. gads, 12.00 Rīga, karta varbūt jebkur cita datumā, un mēs varētu sākt ar vienkāršu metodi, sākt ar tranzītiem. Tad kā mēs to darām? Pirmais mūs interesē, protams, tranzīti cauri mājām, un pēc tam mūs interesē tranzitējošie aspekti visdažādākie. Un tātad koredēt logā, vienkārši pie chart tape, izvēlēties ķeksīti tranzīts. Tas, ko jūs uzreiz ieraugat, ir tātad ārējā riņķī parādās tranzitējošās planētas uz konkrētu datumu, tas ir uz šodienu, 16. maija 2017. gadu. Un attiecīgi jūs jau varat izdarīt pirmos secinājumus, piemēram, paskatīties, ka Jupiters ilgstoši iet cauri 6. mājai, Saule atrodas 1. mājā, Mars 2. mājā, tātad testa students noteikti tagad veiks kaut kādus pirkumus vai aktīvi strādās pie naudas iegūs. Bet kā tad uztaisīt prognozi, ilgtermiņa tranzīta apskatu vai citas ilgtermiņa metodas, teiksim, apskatīšanos? Tad pirmais, ko jūs darat, ir ņemat tools, un te jums parādās dažādas izvēles. Pirmās 4 izvēles ir vissvarīgākās, ap tām grozās visa dzīve, ar tām visērtāk ir strādāt. Tātad pirmā izvēle ir kalendāra forecast, jeb ilgtermiņā prognoze, ko Zets automātiski ģenerē, summējot tranzīta vērtības, piešķirot tātad harmoniskiem aspektiem attiecībā pret natālo karti. Harmoniskus, tātad pozitīvus punktus, disharmoniskiem negatīvus. Ekscelenta metode ļoti vienkārši darbam, bet ne pārāk precīzi. Un tātad atverot šo te logu, pirmais, ko jūs ieraugat, ir tātad gads, periods ir tātad 2017. gads. Periods mēnesim, kuram jūs taisat prognozi. Tad šajā konkrētajā logā ir izvēle tieši pa mēnešiem, un laiks starpība ar Greenwich GMT laiks varētu būt 3 stundas, varētu būt 2 stundas, jo tas atstās iespēju uz mēnesi aspektiem stāvējām planētām, tas faktiski iespēju neatstāja. Tas, ko mēs darām, ir, kad šie te dati ir ievadīti, mēs spožam create for year prognozi, vai izvēlamies mēnešu prognozi. Palaidīsim sākumā mēnešu prognozi, tā būs vieglāk, ātrāk ģenerēsies. Spiežam, un sākās aprēķina process. Tas, ko jūs redzat, ir māja mēnešu prognoze šim te konkrētajam studentam. Kā šo te logu lasīt, tas ir viss, teiksim, lielākais jautājums. Tātad kreisajā pusē vertikālais stabs, attēlo romiešu cipars no 1 līdz 12, tās ir mājas, jūsu individuālās astroloģiskās mājas. Uz horizontālās līknes ir laikās, šeit jūs redzat attēlotas dienas, visu māja mēneša dienas ar nosaukumiem, un tālāk jūs redzat šīs krāsainās līnijas. Kā tad viņas lasīt? Tad jūs redzat, tad šī ir pirmā māja, un visas pirmās mājas aktivitātes visu mēnešu garumā. Šī te iedzeltenā krāsa norāda, ka konkrētais periods ir vairāk vērtējums kā neitrāls,
Zaļā krāsa ir vērtējama kā negatīva, un sarkanā krāsa ir vērtējama kā pozitīvs pacēluma pilns periods. Nu, un attiecīgi mēs varam redzēt, ja mēs pieņemam, ka pirmā māja ir cilvēka fiziskā labsajūta, tad varam teikt, ka 1. un 2. datumā viņš jutīsies neitrāli, no 3. līdz 6. datumā viņš varbūt jutīsies nedaudz slikti, saguris, un pēc tam no 7. līdz 9. datumam ieskaitot, viņš jutīsies lieliski, viņš būs pilns spāru un attiecīgi darbosies. Un tādā veidā jūs varat izanalizēt visas mājas, paņemt 2. māju kā finanses, paskatīties, kas notiksies tajā mēnesī ar finansēm, kāda būs situācija, paņemt 6. māju, piemēram, darbs, jūs redzat, kad ir sarkans, tātad viss darbā būs čotki, varam strādāt, virzīties uz priekšu un, kā saka, neizskumt mazākajā mērā. Tieši tāpat jūs varat izveidot prognozi gadam, hops, palaižam nedaudz garāks kalkulācijas process, protams. Un tas, ko jūs redzat, arī ir uz kreisās vertikālās sas, jūs redzat mājas, aizvien princips nav mainījies, pa horizontāli jūs redzat jau nevis dienas vairs, bet jau mēnešus, un redzat katru mēnešu šīs te pozitīvās vai disharmoniskās aktivitātes. Kāda ir plusi šim te grafikam? Viņš ir ļoti ērts tiem astrologiem iesācējiem, kuri grib pārsteigt savus draugus, kolēģus, sagatavot viņiem kaut ko interesantu, bet viņš ir galīgi nederīgs profesionālajiem astrologiem, jo viņš neļauj atbildēt uz precīzu terminu, kad kāds notikums iestāsies. Viņš arī neatbild precīzi neparāda, kādi spēlētāji tiek iesaistīti konkrētajā prognozes metodikā. Līdz ar to šis ir uzskatāms tāds iesācēju līmeņa automatizētās prognostikas rīks. Bet, paspēlēties dažreiz var. Es savā laikā taisīju eksperimentu ar šo te rīku. Daudz cilvēku atzina, ka viņš strādā. Jautājums ir, ko jūs gribat, cik savas prognozes precīzi veidot. Bet, sākumā būs labi. Tā, šitā esam ciet. Tad nākošais lielais prognostikas rīks ir prognostikas grafiks. Spiežam viņu ciet, kā saka, un tātad tas, kas ir mums maināms, ir periods, uz kādu mēs taisam šo te grafiku. Tātad šajā te logā mēs viņu varam nomainīt. Datums, uz kuru tas ir, un metodi, šeit stāv aktuālie aspekti. Jūs varat izvēlēties jebkuru citu metodu, kuram jūs taisīsiet šo te grafiku. Šeit tātad parādās arī izmantojamās planētas, kuras grafikā tiks iekļautas iekšā, tātad kuras planētas piedalīsies prognozes spēlē, tā to varētu teikt. Transitējošā saule, mēnesis, un tātad visas šīs planētas šobrīd ir atķeksētas. Tiesa gan, es iesaku jums savu mēnesi ņemt no prognostikas ārā, jo viņas kustība katru gadu vienāda, un mēnesis kustības aprēķināšana aizņems ļoti daudz laiku. Tālāk iet natālās mājas, pret kurām mēs tātad veicam šo prognozēšanas objektu un planētas. Planētas mēs ieķeksējam šeit, tātad pret kurām tiks mērīti aspekti, un arī māju virsotnes, ja mums ir retificēta karte, varam, kā saka, ieķeksēt vai pret viņām veiktu aprēķinus. Un vienkārši spiežam podziņu Create. Notiekās aprēķina process, viņš nevienmēr ir ātrs. Jo vairāk jūs sauksiet objektus iekšā, ar kuriem jūs strādāsiet, jo vairāk šajā grafikā būs objekti, jo ilgāk tas aizņems, prognozēšanas laiku. Un šis tāds sumārais grafiks, kurš attēlo planētu enerģētiku. Sarkanā enerģētika ir spriedze, zaļā enerģētika ir harmoniskie aspekti. Un tātad šī te kreisā vertikālā skala nosacītās mērvienībās rāda, cik aspektu summa ir spēcīga visām planētām uz doto periodu. Savukārt horizontāli mēs redzam, kas tad, dominē. Paņemsim šo piemēru, tad ir tranzīta aspekti gatavot uz 2017. gada janvāri, tad augšā jūs redzat datumu skalu. Šeit, ja nemaldos, ir arī brīvdienas iezīmētas iekšā. Mēs redzam 1. un 2. janvārī 50% spēks, gan harmonijā, gan disharmonijā. Līdz ar to, šis ne tās dzīve vienkārši rāja. Un 2. janvāra beigās no 3., 4., 5. mēs redzam, ka vairāk dominē disharmonija, kas veidos apmēram 75 punktus. Un savukārt harmonija nobrauc uz 20 punktiem, vai šeit ko 23 punktiem. Un tādā veidā mēs varam kaut kādā periodā skatīt sumāro aspektu spēku grafiku.
Arī praksē nepārāk izmantojama lieta. Galvenais, kam jūs viņu varat izmantot, ir noteikti dominējošo notikumu attīstības, teiksim, pašsajūtu, kontekstu, vai viņš ir pozitīvs, vai viņš ir negatīvs. Varat mērīt tādā veidā arī aktivitātes kārtu. Piemēram, mēs redzam 23. un 24. janvārs aktivitāte pie 90% harmoniskā veidojas. Līdz ar to tā, teiksim, darbošanās cilvēku dzīvē varētu būt arī diezgan aktīva, ka viņš iet, brauc, dara, jā, un tātad daudz lietas notiekās. Bet, profesionāļi arī šo grafiku izmanto samērā rēti. Es pat neesmu neviens sastaps, kurš ar viņu tā reāli strādātu. Ok, un tad nāk lielais, protams, tas, kas visvairāk visus studentus interesē, ar ko visvairāk mēs arī strādājam, ir aspektu diagramma tieši, jā. Līdzīgi kā iepriekšējā logā, mēs tātad arī izvēlamies periodu, uz kuru mēs gatavojam diagrammu, periodu sākumu un gadu. Tas var būt jebkurš gads, jebkurš mēnesis, kur jūs ievadīsiet iekšā, kas jums būs interesants. Tāpat jūs izvēlaties metodi, vai progresijas, direkcijas vai aktuālajā aspekti. Aktuālajā aspekti ir domāti tranzīti, nevis pret natālo kārti, bet tranzīti, kas ir šobrīd gaisā. Ja jums vajag apstīties visu mēnesi, kas kā notiksies, tad vienkārši izvēlaties aktuālos aspektus. Un, attiecīgi, jūs arī ieķiksējat iekšā šīs planētas, kuras tiks izskatītas jau transistējošā grafikā. Ja jūs strādājat ar mēnešu periodu, ok, jūs varat likt savu mēnesi arī iekšā, ja jums tas ir svarīgi, bet ja jūs liksiet prognozi uz gadu, tad savu mēnesi nevajadzētu likt. Liksim uzreiz prognozi uz gadu. Pastīsimies, kā viņi izskatās. Es nezinu, vai tas loks man pirmo reizi paņems viņu, jo ir tā, ka uz makiem strādājot ar emulāciju, citreiz tie logi jārestartē tā, kā lai viņš paņemt jaunās izmaiņas. Ok, tātad mēs skatīsimies tranzītus uz gadu. Es izņemšu Merkūru, Venēru ārā, pret natālās kartas Saulu, Mēnesi un visām pārējām planētām. Mēs arī paskatīsimies aspektus, teiksim, pret 1. un pret 10. māju, teiksim, cilvēks tur darbu grib mainīt vēl kaut kas. Mēs arī ieveikam ķeksīt planētas in houses. Tas nozīmē to, ka grafiski tiks attēlots, vai planēta maina šajā periodā māju, transitējošā planēta. Un insignes mēs varam ieveikt, mēs redzam tos brīžus, kad kāda planētas iet kaut kādā jaunā zīmē. Tas īpaši svarīgi, ja jūs strādājat ar progresijām, jo, teiksim, tieši progresijās mēnezīmes mājiņa atstāja būtisku iespēju ilgtermiņā uz cilvēku garas stāvokli, un tur tas varētu būt nepieciešams to ieraudzīt. Bet, demonstrācijā atstājam šo ķeksīt iekšā. Tā, ok, pieaugsim klāt vēl Venēru, Merkūru, mums tā bilde ir tāda reknākā. Un veidojam grafiku, aiziet, un tagad skatāmies, kas tur mums notiksies. Tagad viņš skaita. Uzreiz tātad skaita katru planētu pret šiem izvēlētajiem punktiem. Tātad viņš ņem, teiksim, transitējošo Merkūru visā gada garumā un dzēn cauri kāds aspekts viņš veido katru no planētām šajā periodā un arī, teiksim, mūsu gadījumā ar pirmās 10. mājas virsotnēm, jo mēs viņus esam ieķiksējuši iekšā. Kā jūs redzat, šis aprēķina process nav nemaz tik ātrs. Protams, jums ir jaudīgs dators, kur ir vairāk 8 GB operatīvā atmiņa. i7 procesors, man ir i5. Varbūt tas ātrums būs nedaudz lielāks, bet anyway būs nedaudz jāpagaida un, kā saka, jāpameditē ap to, kas notiekās. Redzat, mēs esam jau pusminūti pļāpājuši, un tagad viņš vēl aizvien pārbauda Merkūru. Kā jūs redzat šeit augšā, mēs redzam šajā zonā, kas tieši tiek pārbaudīts. Un tas, ko mēs redzam, ir, ka šobrīd tiek pārbaudīta Merkūra atrašanās dažādās zīmēs. Un tagad reku jau aizgāja Venēras aprēķins. Tad reku viņš atkal pārbauda Venēru Saule, Venēru Mēnesi, un tas viss process iet uz priekšu, tā kā lēns vilciens. Tāpēc arī strādājot konsultācijās, mums jāizdomā, ko šajā laikā darīt, kā izklaidēt klientu, lai tas viss būtu interesantāk. Orbisi, tas ir tas jautājums, kas jūs noteikti arī nomok šobrīd, kāda ir uzstādīta orbisi. Vai to saprastu, patiniet iepriekšējās video lekcijas, kur ir runa tieši par aspektiem. Tad šobrīd es uzstādīju orbisu defaulto, ja pēc noklusējuma tas ir +-1 grāds. Bet orbisus, ja jūs vēlaties, jūs varat likt tranzītiem arī savus, jo, teiksim,
Man stāv arī atsevišķa metode, kur ir orbis ierakstīta pēc darga metodas, jo, piemēram, viņš nedaudz citus orbisus tranzītos izmanto plašākus orbisus. Ja. Bet jūs varat izvēlēties arī ceļu šos te orbisus sašaurināt kaut kādā veidā un attiecīgi jums tas būs ātrāks aprēķins, jo šaurāks orbis, jo aprēķina metode notiekās ātrāk. Tagad esam jau tikuši līdz Marsam, Mars tiek pārbaudīts, un kas ir svarīgi ar katru tālāko planētu, šī pārbauda notiekās ātrāk, saraujās it kā laikā, jo tālās planētas, Sentinēra planētas, arī tālās Jupiters, Saturns, viņas tik ātri pa zīmēm nekustās, tāpēc zinot šo starta pozīciju, piemetot iespējamo planētas pārvietošanos pa zodiaku, Zeds daudz ātrāk var veikt šo te aprēķinu modeli. Stāties priekšā, cik mans tas process būtu, ja mēs vēl tagad būtu iekļinājuši visā šajā grafikā iekšā mēnesi, kas katru kalendāro mēnesi veido šos te aspektus pret natālajiem punktiem, iet cauri mājām, cauri zīmēm, tur būtu dieva zīmes. Bet, ja jums vajag mēnesi, tad es ieteiktu kaut kādos momentos viņu atsevišķi izreikināt, izveidot atsevišķu logu, vai arī otrs variants skatīties, teiksim, mēnesi un tikai kaut kādu šo te konkrēto planētu. Redzam, visi iet uz priekšu, ir jau Saturns tiek aprēķināts, tūlīt būs Urāns, Neptūns, Plutons, un attiecīgi viss būs ok. Transitējošos mēslos arī caur šo logu jūs varat pievienot, ja kādam ir interesi un, kā saka, gribās pastīties karmisko ietekmi, tad droši to darat. Teorētiski var pievienot arī dažādas asteroīdus un faktiski jebkuru hipotētisko punktu, kurš jums interesē. Tātad mums parādās grafiks. Viņš ir raips. Un tagad ir vēlais jautājums, kā viņam lasīt. Tātad, uz horizontālās joslas pašā augšā jūs redzat laika skalu. Tā kā mums ir griezums gads, tad šobrīd parādās mēneši. Uz vertikālās skalas jūs redzat planētas, kuras planētas tātad ir iesaistītas, tas ir domāt natālā planēta. Tātad šī vertikālā skala apzīmē natālo planētu, pret kuru tiek veikti tranzīti. Tālāk jūs redzat māju virsotnes, tur man kāpēc viņas ir vairākas salikušās visas, redzat, tas bišķiņ maka gļuks kārtējais. Tad jūs redzat virsotni un aspektus pret virsotni, kas ko veido. Šeit jūs redzat, šīs melnās strīpes norāda, kas, teiksim, tajā pirmā mājā ienāk iekšā. Šeit mēs redzam, kad aprīlī Mars veido savienojumu ar pirmās mājas virsotni, tad viņš ir iegājis iekšā šajā pirmajā mājā. Un tagad, protams, no pirmās mājas viņam kaut kad jāiet ārā, un tas, ko mēs redzam mājā, šim testa studentam, Mars ieies iekšā otrā mājā, reku šī foršā zona melnā. Un rekur arī, teiksim, pirmā mājā ir Merkurs iegājis iekšā, mēs redzam, ka reku otrajā mājā viņš tātad ieies jūnija viducijā apmēram. Tādā veidā jūs varat redzēt uzreiz, kas notiekās ar vienu skatienu. Jūsu uzdevums, kā prognozējot notikumus, ir ar vienu skatienu redzēt, kas notiek laika griezumā mēnesī vai tuvākajos mēnešos. Un lasot šo te kārtībā vertikāli, jūs uzreiz varat izdarīt secinājumus un tātad savu bildi kopā. Tālāk, šeit jūs redzat arī garākus aspektus, teiksim, par 10. mājas virsokni. Un beigās jūs jau eleganti redzat, kur planēta iet kādā zīmē, cik ilgi viņa atrodas. Šeit mēs, teiksim, redzam, kad Urāns visas prognozes periodā atrodas jaunu zīmē, nekas viņam tur dzīvē nemainās. Jā. Jupiters atrodas svaros līdz pat oktobra vidum, un pēc tam viņš pāriet Skorpiona zīmē. Un attiecīgi, ja jūs zināt, ka uz tām zīmju robežām ir kaut kādi šie svarīgie jūtīgie punkti, jūs uzreiz savā prognozē varat šo momentu izlasīt, uzreiz viņu saprast un attiecīgi likt lietā. Bildi šobrīd diezgan raiba, pastīsimies, kā viņi izskatās mazāk raiba. Uztaisīsim vēl vienu grafiku. Mājas mēs izņemam ārā, zīmes mēs izņemam ārā, tad neskatāmies, kā planētas mainīs zīmi. Izņemam ārā tuvās planētas līdz Marsam ieskaitot un atstājam tikai Jupiteru, Saturnu, Urānu, Neptūnu, Plutonu kā transitējošās planētas un pastamies, kādas aspekts viņas veidos gadu laikā pret visām natālajām planētām, izņemot Mēzgus un Lilitu. Paliešam aprēķinus, redzam, ka viņi notiekās pietiekoši raiti, jo Urāns tiek aprēķināts
un tūlītās būs arī Neptūns, un attiecīgi viss būs ok, varēsim strādāt tālāk, hop, 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 jā, un tā bilde jau ir uzreiz daudz tīrāka, daudz skaidrāka. Mēs redzam, ka, teiksim, Jupiters veido kvadrātu ar Sauli, vienlaicīgi darbojas janvārī Urāna kvadrāts arī ar Sauli, turpatās božās Saturna kvadrāts uz mēnesi februārī, un uzreiz varam izdarīt secinājumus. Tad Saule dotai kartei atbild par 5. māju, pati atrodas 10. mājā, visticamākā versija ir, ka būs bišķiņ mīlestības problēmas attiecībās, tad tiek skart 5. mājas problemātika, Saule pati ir 10. mājā, tad tas viss var skart arī vēl darbu, cik ir Jupitera kvadrāts iesaisties, varbūt ļoti daudz jāstrādā, tā teikt, piespiedu brīvprātīgā kārtā. Nu, Jupiters konkrētajā kartē atbild par 8. 9. māju. Nu, ja cilvēks strādā ar ārvalstīm, tad šī spriedze reducēsies tieši sadarbībā uz ārvalstīm, nekas 9. mājas tematika. Tas varbūt arī problemātika mācībās, nu, tad jāstāsta jau konkrētais konteksts. Bet kas ir pats galvenais? Izmantojot šo te grafiku konkrēto, kurš uz laika as horizontālās, tad parāda jums mēnešus vai dienas un vertikāli iesaistītos objektus, jūs varat veidot ļoti, ļoti precīzu prognozi. Jo, kas ir, ja jūs strādājat vienkārši klikšķināt uz priekšu dienas, nedēļas zetā, nu, vienkārši rimbulī skatāties tos aspektus, ir ļoti liela varbūtība, ka jūs neredzēsiet kopsakarības. Jūs varat nepamanīt, ka kāds aspekts sāk veidoties, ka cits jau ir beidzies, ka notiek vairāk aspektu vienlaicīgi, jo parasti dzīvē tā, ka daudz lietas notiek vairākās tēmās arī vienlaicīgi, un jūs kā astrologu uzdevums ir tieši identificēt, kurās tēmās tas viss notiksies un kā tas viss izpaudīsies. Ok, ar šito tikām galā. Kas ir vēl svarīgi? Tātad šeit jūs varat arī uzlikt citu metodi, teiksim, paņemt progresijas, vienu dienu vienādu pa vienu gadu, atkal veidojat šo te karti, un tagad jūs redzat grafiku jau priekš progresijām. Nu, te nekas nav mainījies, bet priekš progresijām tā, ka, protams, mums interesē Mēnesis, Venēra, Mars, jo viņi kustās daudz lēnāk un daudz ātrāk, teiksim, progresijās varētu kaut kas parādīties, ieliekam viņus iekšā, pastamies, kā tas izskatās. Hopā, mēs redzam konkrētai personai, tātad 17. gadā, janvārī, februārī veidojas progresīvā mēnesis sekstils ar Sauli, tātad izaugsme, kaut kādas pozitīvas arī pārmaiņas, nocīm rezoties stress, varbūt ārēja liksies sāpīgi, iekšēji to personas stabilizēs. Pat mēs redzam mēnesis trigonu, maijā, jūnijā progresīvā mēnesis trigonu, tad daudz foršas lietas var notikties. Un, protams, ka nedaudz ir vērts pievērst uzmanību, varam ielikt planētas mājās, planētas zīmēs, pastīties, varbūt mēnesis maina kaut kādu zīmi šajā konkrētajā prognozes periodā, uzmetam uzreiz aci. Un tas ir, ko mēs redzam, mēs redzam, ka progresīvais mēnesis šajā gadā, oktobrī, tad ir oktobris, pāries cilvēkam no skorpiona zīmes uz strēlnieka zīmi. Līdz to viņš no tāda nedaudz panīkuši cilvēku, varētu būt baigi optimistiski, ka tur sākties kaut kādas mācības, ceļojumi, nu daudz foršas lietas notikties. Un tādā veidā jūs skatāties visu karti pēc visām iespējām metodēm, kas jums ir svarīgas atkarībā no jūsu, teiksim, prognostikas mērķa. Un attiecīgi izdariet šos te secinājumus. Šeit apakšā jūs varat paspēlēties, jūs varat informāciju saglabāt failos, pastīties viņu tekstuālā formā, nu tas ir, kā saka, jūsu darīšana. Ok, tik tā mēs esam tikuši, tad nākošā lieta, ko ir vērts paskatīties, vēl ir grafiskās efemerīdas. Viņu galvenā ideja ir attēlot šo planētu visu kustību, transitēju šo planētu kustību attiecībā pret natālo karti tieši caur grafikiem. Metodi izmanto pārsvarā Amerikas astrologi, bet var skatīties arī Latvijā. Ja jums ir vairāk, teiksim, tāda tieši vizuālā uzsver, tad arī šis te variants var palīdzēt. Tāpatās izvēlamies gadu, metodi un iesaistītos šos te spēlētājus. Šitos mēs atkal izņemsim ārā. Tas nebūtu tik gari, teiksim, atstāsim Mars, Jupiter, Saturnu, Urānu, Neptūnu, Plutonu kā spēlētājus un kling, sākam ģenerēt grafiku. Un, attiecīgi, jūs varat skatīties šo te grafiku. Nu, tas, ko jūs redzat, teiksim, jūs redzat Marsu. Šeit pa vertikālo asi ir attēloti mēneši. Tad te ir decembris 17. gada, te ir janvāris.
attiecīgi, un jūs varat, teiksim, paņemt Marsu un skatīties, kā cauri mēnešiem viņš iet cauri zīmēm, un te mēs arī redzam vietās, kur viņš iet cauri, kad mājas augšā ir atzīmēts, kur ir māja apzīmējumi, jūs varat redzēt, kurā mājām, kurā periodā šis te Mars kādā veidā ies cauri. Šo lietu arī izmanto finanšu astroloģija. Ja jūs skatīsieties Barbaras grāmatu Laiks un nauda, nemaldos, un tā arī tieši saucas, tur diezgan daudz tiek šie grafiki izmantot, lai saprastu un prognozētu tirgus attīstības tendences. Tad, savs pielietojums nav visam ir. Un, attiecīgi, jūs varat paspēlēties. Ok. Tie bija, teiksim, 4 galvenie bloki, ar kuriem prognozēs astrologs strādā, bet pastīsimies, ko tu vēl šajā šķirklī tools var dabūt ārā. Tātad tabula efemerīdas varat izvēlēties dažādu veidu efemerīdas, pašu radīt sev kā failu. Viņš pēc tam tiek saglabāts, Zets parāda, kurā vietā viņš viņu saglabājas kā teksta failu. Citreiz, nezinu, jūs braucat uz kaut kādu pasākumu, datoru nevar paņemt līdzi, vajag zināt aptuveni planētu kustību. Tad šeit jūs izveidojat efemerīdas konkrētam periodam, vai, teiksim, 50. gads līdz 2010. gads, vai pastītos kaut kāds tikai kosmogrammus, un mierīgi dragājat uz priekšu, izdrukājat sevi interesējošo šo te periodu. Lieta arī piemērot jauniem studentiem, kuri grib izmēģināt savus spēkus matemātikā un paskatīties, kā viņiem sanāk ar rokām izskaidrot cilvēku natālo karti. Cikliskie indeksi, to jūs varat palasīt Helpā. Tie ir 2 indeksi arī saistīti ar ekonomiskiem rādītājiem. Es neesmu viņos ļoti iedziļinājies, tāpēc nevarēšu komentēt, bet informācija ir atrodama. Nākošā būtiskā lieta ir Search for Event, viena no labākajām Z funkcijām, kuru, diemžēl, lielākā daļa cilvēku neizmanto. Tad, pats nosaukums pasaka jau, šo funkciju var izmantot, lai atrastu kaut kādu konkrētu notikumu. Un tipiskais piemērs ir, jūs gribat noskaidrot 2018. gadā, kad Saule atradīsies versija un vienlaicīgi mēnesis būs Skorpionā. Variants ir A, ņemt ar pirkstu to visu klikšķināt apmēram uz to vēršu laiku. Variants B ir paņemt rokās efemerīdas un šitā salīdzināt, bet ir variants C, vienkārši uzrakstīt sintaksu un pastīties, kā tas izskatās. Tātad attaisam logu Search for Event un paņemam konstruktoru. Kur ir šī te ikoniņā, spiežam viņu, un mums parādās šāds te konstruktors, kas ļauj veidot loģiskas nosacījumu virknes. Un tātad mums ir jāizveido, ka Saule ir versija, un mēnesis vienlaicīgi ir Skorpionā. Tātad, kā mēs to darām? Mēs paņemam planētas zīmēs, Saule, izvēlējāmies zīmē vērsis. Tad pirmais posms ir izpildīts, spiežam pievienot. Izpildījām. Tagad ir palicies mēnesis, mums ir jāpasaka and, tas nozīmē angliski un, rekti parādās sintaksē zīmīte, un mēnesis mums atrodas Skorpionā. Ja, pievienojam. Un taisam logu ciet. Tas, ko mēs redzam, ir tātad sintaksi, Saule atrodas versija un mēnesis atrodas Skorpionā. Tagad ievadam laiku, 0101. 2018 līdz 01/01/2019. Tas ir tātad laiks, kurā mēs meklējam šo te nosacījumu izpildi. Nākošais ir solis, pēc cik ilgo laika Zets veids pārbaudi, vai šie nosacījumi izpildās. Pēc cik runa par zīmēm, tad mēs varam mierīgi atstāt 24 stundas, jo 24 stundās ne Saule, ne mēnesis nevar izskriet cauri vienai zīmē, tad 24 stundu intervalā viņš trāpīs uz viņas virsū. Nākošais, ko mēs darām, mēs varam pārbaudīt, vai mūsu formula ir pareizi uzrakstīt, jo šo pašu operāciju jūs varat veikt arī manuāli ievadot datus iekšā. Tāpēc mēs spiežam uz ikoniņas check formula syntax, tad pārbaudīt formulas syntax. Pop, un reka mums parādās OK burtiņš, tātad formula ir pareizi uzrakstīta. Mums atliek tikai palaist uz izpildu šo programmu, lai atrastu brīdi, kad izpildās mūsu nosacījumi. Tāpēc spiežam execute. Un aiziet, hop, Zets saka, tātad atradu vienu karti, tātad vienreiz tas nosacījums ir izpildījies, un viņš grāfiski parāda, kad tas nosacījums ir izpildījies. Tas, ko mēs varam darīt tālāk, ir nospiest podziņu list. Šitais te man nerādīs.
Diemžēl to es nevarēšu parādīt, tas ir makla kļuks nelielas. Tātad zem listi jūs varēsiet redzēt grafiskā, bet tekstuālā veidā, kā šī sintakse izpaužas. Šādā veidā jūs varat sarakstīt ļoti daudz nosacījumus gan attiecībā pret tranzitējošām planētām savstarpēji, tātad pret globālo prognozi strādājot. Tieši tāpatās jūs varat arī strādāt ar prognozi pret natālo kārti, tātad meklēt, kad izpildās kaut kādi jums labvēlīgi vai pārāk labvēlīgi nosacījumi. Viss ir jūsu rokās, jūs varat uzrakstīt universālu formulu, tā skaitā arī, kad planētas ir mājās, planētas ir retrogrādas speciālajos grādos, visu, ko jūs varat iedomāties. Tas ir neiespējamais, kļūst par iespējamo. Es šo lietu izmantoju diezgan daudz dažādos projektos, kur jāveic aprēķini, un aicinu arī jūs papildus viņu izpētīt, lai jūs varētu izmantot savu Z funkcionāli pilnībā un ātri operatīvi strādāt konsultācijās ar klientu. Tā, šobrīd maza pauzīte, datoram beidzās baterija, un tūlītās atgriezīsimies pie mūsu prognozes. Ok, es esmu atpakaļ. Pieregojam nedaudz ekrānu, vai tās smukāk, fifīgāk, un ejam tālāk ar mūsu ierakstu. Tad tikām galā ar šiem tā aprēķiniem. Un vienkārši vēl logā aizvairs spiežam podziņu kolonus. Nākošā lieta zem tools apvirsā check with astro formula. Tas ir faktiski tas pats logs, tikai advancētākiem cilvēkiem domāts, kuri jau raksta garākas formulas sintakses, tāpēc droši pasteikties helpā, kā to darīt. Tas nav vienkārši, tas arī nav baigi sarežģīti. Viss ir atkarīgs no jūsu pieredzes. Tad vēl zem tools ir interesants sadaļa Horary Wizard. Kā viņu izmantot? Tas ir, ja jūs strādājat horāro astroloģiju, jūs varat Zetam pašam ļaut pārbaudīt saucamā kartas radikalitāti. Kas ir jādara? Tad jums jābūt noformulētam jautājumam. Vai Z ir foršs? Labs. Rīts. Mēs ierakstam šo te jautājumu. Viņš neņem īsti garumzīmes. Un nav acīm redzot zetā iekšā. Mēs atzīmējam kvērenta signifikātors, kas pārstāvēs kvērenta. Parasti tas ir vienmēr mēnesis un kāda no planētām. Mēs varam ielikt Jupiteru. Un mēs atzīmējam kvezīta signifikātors, jeb jautājumu signifikātors un ieliekam iekšā. Un nospiežam pogu radikalitāti. Un attiecīgi Zets izreikina, vai karta ir radikāla vai nē. Tas, ko mēs redzam mēnesi bez kursa, Saturns savienojumā ar ascendentu, kas pats par sevi ir slikts rādītājs, izņemot situāciju, protams. Jā. Jautājumu uzdevis pats astrologs sev. Un, attiecīgi, te ir runa jau par pārvaldniekiem, par tripliciem, un ir beigās slēdziens, karti nav radikāli. Tad karti no klasiskās horārās astroloģijas viedokļa nav lasāma. Un tādā veidā jūs ļoti ātri varat strādāt. Jūs, protams, varat arī uzstādīt citus kvērenta parametrus, citus jautājumus, un, attiecīgi, skatīties, kad karti ir radikāli, kad viņa nav. Interesanta feature. Tādu īpašu pielietojumu es savā praksē neesmu viņai atracis, jo es to radikalitāti nevienmēr pētu. Tālāk ir retifikācija pēc Hermīta metodes. Interesanta lieta, varat nospiest podziņu, un attiecīgi tas, kas notiek, Zets automātiski pēc dažādiem, teiksim, kaudas un nosacījumiem veids kartas retifikāciju. Parasti korekcija 3-5 minūšu intervālā, kā viņu lietot, vai viņu ir jēga lietot. Es par to neesmu sevišķi pārliecināts, jo uz tām minūtēm tā retifikācija ir viņa svarīga prognostikā, ja mēs ļoti dziļi jau ejam iekšā, bet viņi nav svarīgi strādājot ar tādām metodēm kā tranzīti. Uz dažām minūtēm mēs tur varam atļauties kļūdīties, bet paspēlēties jūs varat. Nākošā lieta ir Z message. Viņš vienkārši pastāst, kas tā ir pa mēnesi dienu, ko viņa nozīmē, un ko šajā dienā darīt, ko nedarīt, nekas tāds īpašs. Pēc tam mums ir astrokalkulators, viņš ir saistīts ar astronomiskajiem aprēķiniem, un tad viņš ļauj dažādas mērvienības konvertēt. Noderīga lieta dažreiz, arī īpašos gadījumos.
Vēl dažas sīkas lietiņas, bet no šī te visu saraksta, kas jums ir vēl svarīgs, ir kopija. Ctrl+C, Ctrl+V, tad nospiežot kopiju, jūs šo te karti ļoti ekscelenti varat ienest iekšā citā programmā, kur tas jums nepieciešams, teiksim, Wordā. Vienkārši ieiet pēc kopiju nospiešanas Wordā, nospiežiet Ctrl+V, jūs tātad karti dabūsiet iekšā un varēsiet strādāt ar parastu dokumentu. Save, chart, image, jūs varat šo te bildi, kas jums ir uz ekrāna, saglabāt kā GIF failu vai JPEGs failu un attiecīgi izmantot kaut kādām tālākām vai no apmācībām vai vienkārši nosūtīt klientam, ka tas ir nepieciešams. Gan tie, kas strādā uz Macu, viņiem ērtāk varētu būt nospiest Command Shift 4 vai 3 un vienkārši noskrolēt ekrānu kaut kādu daļu un aizsūtīt kā failu. Tālāk zem tools, Save Static Picture, tas jūs varat saglabāt šo uzrakto kaut kādu bildi, kā statisko fonu attēlu. Jūs varat printēt. Un ir vēl tāda interesanta lieta, Aičina Oracle, jeb lielā ķīniešu grāmata. Dažreiz viņi ir vērts paspēlēties, neieteiktu to darīt bieži. Tā galvenā ideja, jūs uzdodat jautājumu, jums jāpieklāvē pie durīm. Viņš saka, viņš prasa jautājumu, kas tev svešinieki atved uz apmācībā. Jautājums noformāts, un attiecīgi mēs spaidam peli, metam it kā kauliņus, veidojas ķīniešu pārmaiņu grāmatu heksagramma, un attiecīgi varēsim pastīties, ko te viņi mums teiks par apmācību. Darāt tā, arī garš process. Jūs dzirdat mūziku naskanēja. Un kur ir tā tad jāparādās teksts. Tātad mums ir 28. heksagramma nosaukums. Mēs lasām, ka nākotnē šis apmācība nesīs panākums. Es ceru, tā būs. Viss ļoti labi notiksies. Dažreiz paspēlēties, padarbojoties ar šo te grāmatu. Tā, kas te vēl? Evolution. Te jūs varat skatīt baktēriju vairošanos, pilnīgi bezjēdzīga lieta, bet, dažreiz var nomierināt nervus, kad ir kāds trakāks klients bijis. Tā, tas bija galvenais par prognostiku. Tātad jums ir grafiks, kurā jūs redzat visas šīs te lietas, parādīja, kā šo grafiku vai grafikus izveidot, un attiecīgi varat strādāt, prognozēt nākotnes vai pagātnes notikumu šo te sekas vai nākotnes notikumu attīstību. Kas ir svarīgi strādājot ar progresijām, parādīšu uzreiz piemēru, paņemam aspektu diagrammu, mēs arī varam ielikt, teiksim, 10 gadus, tranzītiem to nedarat nekādā gadījumā, ja zets vienkārši uzkārsies, viņš ir ilgi to darījis. Un kur ir paņemam grafiku, teiksim, progresijām uz 10 gadiem mēs varam izveidot, viņu piekaitot uzreiz, un attiecīgi aiziet diezgan ātri aprēķina arī garam periodam. Tas ir vajadzīgs faktiski tikai priekš jums pašiem, kas eksperimentē ar sevi. Jūs varat skatīties tātad ilgtermiņa prognozes. Viņš tur tāds pālēns ir, tūlītās būs, 3. mēnesis jau iet cauri, pēc tam pārējais, domāju, daudz ātrāk. Varam darīt vienkāršāk, lai to nodemonstrētu. Ieķiksēsim tikai mēnesi. Pārējās planētas neņemsim vērā. Gribam pastīties, kā mums tuvāko 10 gadu laikā mainīsies psiholoģiskais noskaņojums. Pavēršam periodu. Viņš fiksi izreikina pret visiem šiem te objektiem. Aprēķinus un parādīs mums grafiku uz 10 gadiem, cerams. Gaidām, skatāmies, kas tur notiekās. Mums ir grafiks, tad kas šeit ir mainījies? Augšā jūs vairs neredzat mēneši, jūs redzat gadus, ļoti smuki. Jūs redzat, teiksim, 17. gadā mēnesis veidos aspektu sekstilu ar sauli, pēc tam viņš ies iekšā trigons ar pašu mēnesi. Līdz to tādā veidā jūs varat redzēt ilgtermiņa prognozes kaut kādam vienam objektam, vienai konkrētai metodē. Interesanta lieta, noteikti noderīga. Tas no manas puses bija viss. Šodien beidzam. Un attiecīgi, ja ir kādi jautājumi, droši zvaniet, rakstiet, uz titros redzamo kontaktu informāciju, mēģināšu kā palīdzēt, vērtējiet video.
īsti sakot, izklaidēties, kā arī rakstīt par kādām tēmām jūs savu blogus vēlētos dzirdēt. Lai jums jauka šī dienā, tiekamies siltajā vasarā nākošajā blogā. Tā!